Marta Klemente liek augumu. Nu šoreiz jā, tur nostāv arī kājas Klemente no distances sit un garām. Izcili nospēlē brazīlietis, bet šoreiz neprecīzs sitiens noslēgums. Berzēšanas skaņa, kas ir no mikrofoniem un gar stadiona malām, bet tomēr ne šoreiz. Un bumba pie Maloko. Pielicis savu roku Zorans Zeļkovičs un šīs idejas sanāk īstenot. Tagad Mateuš Klemente. Jāspēlē tuša, atsteidzis atpakaļ uzbrucējs. Tas ļoti palīdzību. Paveic gan uzbrukumā, gan aizsardzībā mēģina pieslēgties. Neredz tur partneri Klemente. Viegli atšifrē. Vārišs. Laba bumbas kustība tagad Audei. Klemente pazaudē bumbu, pats gan atgūst to. Klemente uzreiz nedomāja sēties vārtu pārliekties un pret vārtu. Varbūt ne pret vārtu līniju, bet turpat vārtu priekšā bumbu atlikt. Vēlreiz Klemente bloķēt atkārt. Izcili šeit nospēlēja Klemente, pie tam atņēma arī uz riska robežas bumbu un tālāk tikai viens variants tur soda laukumā bija šoreiz projām. Klemente skaisti no 10 minūšu laikā otrajā puslaikā. Jā, te redzam atkārtojumā ļoti tiešām viltīgi nospēlēja brazīlietis. Tagad pēdējā mēneša nogrieznīties gan daudz audas spēlēs, gan Eirokausos, gan virslīgā. Nu, tur Mortāla Gaisa atsevišķās spēlēs bija, es pat ļaušos teikt, labākais spēlētājs. Tagad Hvojam piespēlē. Šeit gan kļūdās Abidun Sogunī, pats arī mēģina kļūdu izmantot, izlabot Klemente līdz gājam. Ir augstas varbūtības variantiem, bet tomēr Drīta starp mačiem pret Audu nespēlēs un izlaiž savu pirmo kārtu, bet Auda atbildē ar to pašu gājienu, vienojās ar Tukuma komandu par maču pārcels. Kad izskrēja viņš vienatnē, var teikt, pret pustukšiem vārtiem bija palicis jau kompensācijas laikā uzbrukuma līnijā. Tur reis jau malā šodien vēl Hačmanē.